viens ir uzstādīt jautājums, kas ir nav grūti, jo stulbas jautājums uzstādīt nav viegli. Tu samaitā priekšstatu citos, tu patiesībā īsti neko nemaz zini, tāpēc ka jautājums stulbs. Un jēgas īstenībā nekādas. Otrs ir, tā kā pusdīts kvalitatīvi mēģināt censties atbildēt uz jautājumiem. Pēc jums tā daļai sāk izdoties šobrīd tikai. Un trešā lieta, kas ir vissvarīgākā, ir ne tikai klausīties, ko tev atbild, tad dzirdēt. Tā ir klasiska Latvijas, un es ceru, ka ne tikai Latvijas žurnālistikas problēma, bet kad žurnālisti klausās, piemēram, bet nedzird. Tad pārēt pie nākamā jautājuma, ja viņš ir uzrakstīts. Man, protams, ir īpaši pēdējā laikā uzjautinājums, ka es, drusku vecāks cilvēks pa jums, kurus ielaiž izklaides vietās pēc 18, kad 3 naktī klubos nāk klāt un grib parunāt. Jaunieši. Žēl, ka nenāk meitenes vairāk iepazīties, bet čaļi nāk. Tad pilnīgi izcili brīžiem elementi, kas 3 naktī, protams, ka viņiem vajag sadzert, un viņi nav tā vairs tā baigā fokusā, bet vienā mirklē saprot, ka viņi ir Zviedru ekonomikas augstskolas studenti. Ir taču ko pajautāt, ko tad? Teiksim, Valdes pēc Sigors Skoks un vēl viens otrs, kur ir atkal, tie karotāji pretējā virzienā. Es ar viņiem iepazinos 93. gadā, ka viņi dzīvoja 3 istabas dzīvokļos, Ventspilī viņiem nebija nekā. Protams, ka te riņķi apkārt runā, es nezinu, cik jūs daudz sekojat mēdījiem un cik jūs daudz lasat. Viņi, protams, ir kaut kādi finansētāji vienai, otrai, trešai partijai. Un tad tur ir interesants tas jautājums par to pasaules padarīšanu labāk. Jo vienā mirklī tas vīrus tiks pie varas. Jo tas ļoti interesanti skatīties uz cilvēkiem, kuriem ir aktīvi, es varu kļūdīties, vai viņiem ir 50 miljoni vai 100 miljoni. Bet tas ir mazāk točni, pilnīgi nekā. Bet es domāju, ka tuvāk 100. Tad jautājums, teiksim, vai tev, jums drusku nebrauc, ja tev ir 100 miljoni, tad mēģina tajā mazajā kaļvalstī kaut ko tur ietekmēt un padarīt pasauli labāk. Bet tad viens variants ir ir kaut kāda legāla lieta, ko vienkārši baigi promotē no sērijas, mums te ir jaunais projekts, viņš ir iespējamā misija. Kolosāls projekts, jā. Aktīvie žurnālisti un sabiedriskā attiecības studenti gribētu kā vispārēji. Kur jautājumi? Jūs teicāt, ka žurnālisti ir vāji. Kā viņi varētu stiprināt tās jūsu domā? Tieši Nē, tur bišķi vaina ne pašos žurnālistos, bet teiksim, mediju vadībā ar īpašniekus vietskos vienu laiku. Un tas faktiski, teiksim to tā, ir 2 varianti. Ja mēdījis nopelna naudu, viņš var ieguldīt jaunā tipogrāfijā, vai viņš var ieguldīt tādu palielināšanā žurnālistu. Viss sāks galvā.